Labdien! Mārcis Zīverts, Jelgavas Baptistu draudzes mācītājs. Es ļoti priecājos, ka mūsu jaunieši reiz pieteicās un izgāja Exodus kursu. Tas viss sākās ar kādu jaunieti, kurai iedegās par to sirds. Draudze to atbalstīja. Un šim kursam bija unikālas tās 3 nopietnas, nozīmīgas epizodes, tādi līmeņi. Tas pirmais, ka jaunieši nāca kopā, viņiem bija gan sava jautrība, viņi skatījās video ierakstus, tās bija lekcijas, uzrunas par dzīvu evaņģēliju. Tad tas otrais bija ļoti nozīmīgs, ka draudze varēja iesaistīties šajā Exodus programmā, un draudzes cilvēki bija uzaicināti kļūt par kādiem mentoriem šiem jauniem cilvēkiem. Tas bija viens brīnišķīgs 6 līdz 8 nedēļu tāds sadarbības kurs. Un trešais, mums apmēram 20 jaunieši pieteicās un aizbrauca misijā uz Nīderlandi. Un draudze ziedoja naudu, lūdza, klausījās jauniešu dedzīgos stāstus, kā viņi tam visam gatavojās. Un tas kopējais iegūms bija tāds, ka jauniešu sirdis ir uzrunātas, mainītas. Viņi atbrauca atpakaļ, izmainīti cilvēki. Protams, ne visi vienādos līmeņos un veidos piedzīvoja Dievu, bet visi piedzīvoja. Kāda meitene pēc šī misijas brauciena tūdaļ pieteicās kristībām, jo viņai bija ļoti nozīmīgi sakārtot savas attiecības ar Dievu, arī dodoties kristībā. Un vēl daudz citi notikumi sekoja pēc tam, kad jaunieši bija atgriezušies no misijas brauciena. Es rekomendēju, silti iesaku piedalīties, uzņemties un iesaistīties Exodus kursā. Tas noteikti tev palīdzēs. Paldies! Čau! Mani sauc Sigita. Es esmu bijusi gan Exodus grupiņas vadītāja, gan mentore un arī piedalījusies vairākās Exodus misijās. Caur šo programmu es esmu sapratusi, kā tas ir būt Jēzus māceklim un ko tas nozīmē veidot Jēzus mācekļus. Esmu iepazinusies ar daudziem brīnišķīgiem cilvēkiem, kā arī iegūsi sev jaunas draugus. Svētais gars ir devis spēku evaņģelizēt un kalpot gan bērniem, gan ģimenēm, gan cilvēkiem pansionātos, kā arī būt dažādās skaistās pasaules valstīs. Esmu sapratusi, ka šis ir tas, kas dod patieso dzīves piepildījumu, ka tu iepazīstini citus ar Jēzu, un es ticu, ka Dievs grib darboties arī tavā dzīvē un grib lietot tevi par svētību citiem. Sveiki visiem! Esmu Lāsma no Ventspils Baptistu draudzes, un pagājušā sezonā mēs varējām piedzīvot Exodus jauniešu kalpošanu savā draudzē. Un tā bija brīnišķīga pieredze, jo es tiešām varēju tik daudz izjust arī māsu un brāļu mīlestību un atbalstu, un īpaši no Exodus vadītājiem vai vadības, kur bija līdzās ar aizlūgšanām, ar atbalstu, ar padomu, ar palīdzību, ar sarunām. Un tādā veidā bija arī ļoti viegli integrēt šo Exodus savā kalpošanā, tāpēc jūs iedrošinu to darīt. Un arī mūsu jauniešiem ļoti patika šī dinamika, kad Exodus nav tikai jauniešu vakari. Exodus ir dinamiski, enerģiski un dažādi posmi. Un priekš manis vislielākā tāda dāvana bija piedzīvot svētā gara vadību visā šajā procesā, gan pirms tam, gan kā mēs nonācām līdz Exodus, gan arī visā procesā, un īpaši es gara vadību arī piedzīvoju caur Dievu vārdu, kur viņš man iedrošināja dažādos veidos, kā arī veidojot šīs mazos mentoringa pārus šajā mentoringa procesā. Bet tādus 3 augļus un 3 brīnišķīgus augļus, ko Dievs veidoja šajā laikā, es gribu pieminēt. Un tas viens ir kā kāds vīrietis, kam mūsu draudzē bija sirdī mentorings, un viņš visu laiku domāja, kā to sākt un kā to darīt. Tad Exodus mentorings viņam bija tāds pagrūdiens un palīdzība, un viņš ir uzsācis pēc šī Exodus mentoringa tādu kalpošanu mūsu draudzē, kas ir mentorings, kā atbalstīt draudzes locekļus. Otrais auglis, ka viens no mūsu mentoriem ieraudzīja to, cik ļoti viņam patīk darbs ar jauniešiem, un jau šajā vasarā viņš kalpoja jauniešu nometnē.
Un trešais brīnišķīgais auglis ir kristības vairākiem no jauniešiem, kas izgāja Exodus. Tāpēc es jūs iedrošinu, lai Dievs jūs svētī un dod jums prieku un vēlmi kalpot viņam. Sveiki, esmu Valters Siksne un es vadu Exodus kursu Brankās jau otro gadu. 2 gadus jau esam to darījuši, šogad jau būs 3. sezona, ka mēs to darīsim. Un vēl padalīties ar pieredzi, cik viegli ir lietot Exodus materiālu. Priekš mums tas ļoti viegli, jo materiālā ir pirmkārt jau viss gatavs nodarbības. Tas nozīmē, ka mums tās nav iepriekš jāgatavo, tikai, protams, jāizlasa, jāiepazīstās, jāsaprot, tāpēc tas ļoti viegli arī deleģēt to savai komandai un darīt to kopā, nedarīt vienam pašam. Un tas, man liekas, ir forši, ka tu vari iedot gatavu materiālu savai komandai, ka tu pats zini, ko teikt, nav jāgatavas atrunas uzrunas, ka viss ir nofilmēts, izdarīts ar visiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka tās gatavošanās varbūt maksimums paņem pusstundu nedēļā. Es atlītu atbildības, iziet cauri programmai, un tas ir ļoti ātri un vienkārši. Un šis kurs ir kvalitīvs. Mums arī līdz šim nav bijusi baila viņu laist publiski un aicināt draugus no malām. Un kā Dievs tiešām velk tuvāk jaunieši, tas ir tas, ka mēs visbiežāk izliekam šo reklāmu, gan arī par to stāstam nometnē, ka tas mums būs. Un tad vienkārši, kad tuvojās laiks, mēs uztaisam video īsti rullīt ar aicinājumu. Un vienkārši jauniešiem izliekam, izstāstam, parādam un uztaisam atskats no iepriekšējiem. Un mēs redzam, ka jaunieši pievienojās. Katru gadu mums vidēji 20 jaunieši, kur iziet Exodus kursu. Kur varbūt nevienmēr ir no sākuma līdz beigām, bet vienmēr kādi 10-15 pabeiguši, vienmēr kādi 10-15 jaunieši iet uz mentoringu, un es redzu, ka Dievs ar to strādā. Cilvēki gan nāk pie Kristus, gan viņa dzīves mainās, un viņi uzdod jautājumus, un tur viņi arī saņem atbildes, jo tā vide ir droša vide, kur to uzdot. Tā kā es teiktu, ka Exodus viens no tādiem labākajiem materiāliem šeit Latvijā, ko mēs noteikti varam lietot kalpošanai, lai kalpot jauniešiem. Tā kā lai jums jauka diena!